Bieži vien ir tā, ka automobīlim ir vajadzīgas šādas tādas rezerves daļas, un tad mēs iespējams apjūkam, kur pie tām tikt un kuras izvēlēties. Šoreiz mēs gājām īsāko ceļu. Izvēlējāmies iegādāties nepieciešamo internetā. Latvijā lielākajā internet e-veikalā trodo.lv, kurā tad arī var tikt pie jebkā, kas ir saistīts ar automobīlu. Un starp citu, priekš jums man ir laba ziņa. Līdz pat 30. aprīlim ar promo kodu Autodroms jūs variet tikt pie bezmaksas piegādes uz pakamātu, ja iepērkaties virs 50 eiro. Nu, auto rezerves daļās tas maz nav tik daudz, bet mums ir vēl kāda laba ziņa. Pie mums mājās atgriezies pazudušais dēls Jānis Gaspars, kurš ir dzinēju darbnīcas vadošais speciālists. Atļausiet tā jūs nosaukt. Kā es zinu, kur man vajag? Šī gadījumā tā kā viņi būtu salīdz, šis ir aizmugurējā asī, neventilējamais. Šis ir priekšē perforētais, tas ir ventilējamais. Tā kā, Es sākšu varbūt ar jautājumu, kāpēc vajag tādu cevs kluci ventilēt, ja viņš tāpat atrodas ārā. Es saprotu, ka viņš ir ritenī iekšā. Jā. Redzi, viss jau, lai tad, kad tev kāja ir, tavs izmērs ir normāls un smaga, tev vajag ventilēties, saproties, jo tam diskam jāventilējās, jā, arī pašam reizēm. Bet, jā, tā bremze uzsilst, uzkarst, un tad, kad viņas uzkarst, tad uzvārās arī šķidrums. Bremžu, kurš tad tev liedz, tās bremzes vispār nav viņas pēc kaut kāda brīža. Tas nozīmē, lai tas disks dzesētos no tā bremžu darbības no Ferodo spiedienu uz šīm te pankūkām, viņi jādzesē. Ir visādi diski, ir neventilējamies aizmugurēji asim, tas bremzēšanas spēks ir mazāks nekā uz priekšējā asi. Tā kontraktīvi uztaisīts automobīļiem. Tad tāpēc viņi var būt neventilējami. Priekšā parasti mūsdienās jau ir ventilējami diski. Un ir ventilējumi vienkārši, ventilējumi perforēti, kas papildus dzesēšanu veido. Tur var runāt, mums nevienam raidījumam būtu īstenībā stāsts. Ir arī automobīļi, kam ir ventilējumi arī aizmugurē. Šāds priekšā vai šāds priekšā? Kuru ņemt? Katram dzinējam, katram zirgu vai kilovatu daudzumam var būt šāds vai tāds bremžu disks. Attiecīgi bremžu klucis plānāks, biezāks, tu var paņemt labāku disku, bet tu bremžu kluču savus nedabūni iekšā, viņš paredzēs tam diskam. Tamdēļ tur ir baigā pentara. Bet, jā, mūsdienās jau tas ir, atkal viss ir dabonams. Jā, man vajag šitā diska. Ņem. Jā, tieši es to gribēju teikt, starp citu, tur, kur mēs tikām pie šiem diskiem, tad trodo.lv ir tāda iespēja pirmkārt ierakstīt savu mašīnas numuru, pat nevajag vīnu kodu, bet mašīnas numuru, un tev jau parāda tās detaļas, kas tev der. Un otrkārt ir interesanti tas, ka Jānavs Linkums var ieķeksēt vienu ķeksīti, un tad vietējie viņu speciālisti paši salīdzina pēc katalogiem, vai tā izvēle ir tā, kas ir vajadzīga. Tā kā, nošaut garām ir diezgan grūti. Teiksim tā, ja tu ļoti agresīvi taisies braukt un uzliksi bremžu klučus, kas ir ļoti ātri dilstoši, bet ļoti labi stājās un nepārkast, viņa aizaugs vēl ātrāk nekā gribētos. Ja der pēc izmēriem gan šāds, tad es saprotu, ka no šādas sliktums nebūs nevienam. Protams, ka nebūs sliktums tur. Bet ja ir paredzēts šāds, tad šis jau vairs nepildīs visas funkcijas. Redzi, ja paredzēts ir, teiksim, ja tu nopirksi mašīnu automobīlu, kuram tur, es nezinu, 300 zirgiem un paredzēts viņam šāds perforētais disks, bet tu brauc tā sēņotāja režīmā un 70 pa kreiso joslu. Jā, un bremzes izmanto reti, un tomēr tu vari dabūt neperforēto. Liec viņu, ko darīt. Pats vainīgs. Jā. Tad, cik es saprotu, mēs esam šodien apgūši vielu tik tālu, ka labāk pieturēties, vismaz bremžu disku izvēlē pie tā, ko ražotājs mums iesaka. Principā ir kaut kādi inženieri, kas tomēr kaut ko ir rēķinājuši, nevis
pa krūmēm salasīšu, tā kā nu tagad gādu. Šitas patīk. Jā. Un savukārt jūs noteikti atceraties, kas jums jādara. Jāizvēlās Strodo LV, jebkuras jums vajadzīgās detaļas vai auto piederumi. Un ierakstot kodu Autodroms, jūs tiekat pie bezmaksas piegādes uz pakamātu. Ja jūsu pirkuma vērtība ir virs 50 eiro, tas ir tieši tik vienkārši. Mēs ar Jāni pēc kāda brīža pieķersimies citām detaļām.